Arī šis gads nav izņēmums, un Madonas novadā turpinās pirmskolas vecuma dziedātāju atlases kārtas konkursam Madonas novada cālis 2010. Šonedēļ norisinājās Madonas pilsētas mazo dziedātāju skate, kurā piedalījās 13 izpildītāji. 6 no tiem izvirzīja uz Madonas novada cāli, kas notiks Mētrienā. Pašam jaunākajam dalībniekam Ernestam Rudolfam Rīniekam vien tikai 2 gadiņi, taču ar savu uzstāšanos viņš spēja aizraut visus klausītājus. Rudolfam 2 gadi, būs maijā paliks 3, bet cāļu konkurss mums tāds eksperiments. Ļoti labs eksperiments, jo dziedam mēs ikdienā daudz, patīk, esam ritmiski, bet uz skatuves uzkāpt, tas ir liels pienākums. Un jā, liela atbildība šodien, kad drusciņi vēl mēs tā nobijāmies, vai ne? Ernest, padziedāsi par zaķi? Mikrofonā, tu taču māki. Mēs mazi zaķīši. Nē, nav šodien zaķi, visi jau beigušies. Arī otra jaunākā konkursa dalībniece Rasa Zariņa skatītājus pārsteidz ar pārliecinošu solo izpildījumu. Incīt spēļu jumkūdins, brauc uz dedīgus sievas ņemt, kaķīt spēļu jumkūdins, brauc uz dedīgus sievas ņemt. Izvaļā pelētēm, es tas tad redzināt, izvaļā pelētēm, es tas tad redzināt. Kādas dziesmiņas tev vislabāk patīk dziedāt? Ko domāji, tu dansīti? Un ko tev vēl? Un ko mamma saka, kā Rasiņai patīk ikdienā dziedāt, viņa daudz dzied? Daudz viņa dzied, jā. Daudz visādas dziesmiņas. Mēs jau no kādiem 2 gadiem vismaz jau dziedam visu kaut ko. Un kas ir tas, kas ikdienā rosina Rasiņu dziedāt? Vai māsas, vai mamma, vai tētis? Mamma. Mēs jau viņai no dzimšanas jau šūpuļu dziesmas esam dziedājuši. Un visādas dažādas dziesmiņas, visādas ar kustībām dziesmiņas. Tā. Lai veicas visiem Madonas apkārtnes mazajiem cālēniem novada konkursā. Cepure, kad nav baman, cepure,